Nu ko, Kamoliņu stāstu dublis 2, jeb 2. sērija par to, kas palika aiz kadra laika trūkuma dēļ, iedot parunāt, nevar apstāties. Tātad par 2 lietām. Par cepuriem, jo man bija jautājumi, kā es aprēķinu valdziņu skaitu, par noraukumiem un par maniem džemperiem, pagājušajā gadā uzadītajiem, nu un paralēli drusciņi arī par dzijām, no kurām es adīju un kā man tas viss tāpat. Es te iesēdīšos tā ērtāk, lai man ir iespēja grozīties. Pagājušajā reizē man Ligita jautāja, kā es aprēķinot valdziņu skaitu cepurēm, jo, teikšu godīgi, cepures tā kārtīgi un intensīvi es esmu sākusi adīt tikai pagājušajā gadā, viena iemesla dēļ. Man vienmēr likās, nu kā var saprast, cik daudz tur tos valdziņus uzmest un kā tur vispār saprast, un kaut kā vienmēr, nu tā kā ļoti nedroši es piegāju pie cepuru adīšanas ar tādu lielu jautājumu zīmi. Un pagājušā gada sākumā, ja nemaldos, vai aizpagājušajā gadā, Daļiene Krasovas, kam arī ir YouTube kanāls, tā ir ukraiņu meitene, sieviete, kas ar vīru un ģimeni dzīvo Norvēģijā, nu jau, man liekas, vairāk kā 7 gadus, un viņai arī ir savs YouTube kanāls vairāk kā 7 gadus, vai nu ap to. Viņa ļoti daudz ada, un jau 2 gadus pēc kārtas, gada sākumā viņa blogeru uzaicinām blogerus YouTube akcijā, nu, tā kā pastāstīt un uzfilmēt vienu video par to, kā uzadīt konkrētu cepuri. Un šie video ir par velti, un gan iepriekšējās sezonas, pirmās sezonas, šie te video ir pieejami Daļas tātad YouTube kanālā un arī uz visiem pārējiem šī te, nu, tā kā saites video ir. Un pateicoties viņai, tā kā es arī ļoti sapratu, ka īstenībā tās cepures ir diezgan vienkāršas, un tad, kad tu daudz adi, nu, plus mīnus mums katrai savs iecienītais dziju rupjums, ar ko mēs adām un adatas, un tad jau apmēram tu piefiksē, pieraksti, cik valdziņus uzmetī strādājot ar tik rupju adatu kādam izmēram, un cik tu valdziņus uzmeti tam, un attiecīgi tad paņem vienkārši un nākamreiz izmanto savus pierakstus. Runājot par cepurēm, tad tieši zem šī te Ligitas komentāra, es neatceros, manuprāt, Gundega ierakstīja komentāru, ka Būnai no Todo Punto pagājušā gada, ja nemaldos, gada sākumā viņai ir tieši tāds video ar nosaukumu, kā uzadīt cepures, un Guna tur īstenībā ļoti sīki, smalki izstāsta visu par aprēķiniem, par to, kā uzmest, ko darīt un kā noraukt, un pēc Gunas stāstījuma praktiski tu vari uzadīt cepuri, un īstenībā tev ir ļoti arī skaidrs, kā veikt aprēķinus. Noklausoties šorīt Gunas šo te apraidi, es sapratu, ka nu nav jēga uzņemt vēlreiz informāciju un stāstīt, ka es ielikšu saiti apakšā infoboksā uz Gunas šo te video, noteikti aizējam paskaties, un tas būs ļoti vērtīgi. Esmu papļāpājusi, es varu turpināt tālāk. Tātad Guna visu ļoti sīki un smalki izstāsta, un pārskatot vēlreiz arī Darijas šo te video, pēc kura es savā laikā arī, nu, tā kā sāku mācīties, ir viens un tas pats. Vienīgais, ko es gribu, nu, tā kā piebilst pie tā, ko Guna stāsta par cepurīti sadīšanu konkrēti, tad noteikti ir jāņem vērā, cik cieši jūs gribat, lai tā cepure pieguļ, kad ir uzvilkta galvā. Nu, tad arī tas, ko es ņemu vērā, kā raksta Darija, ja jūs vēlaties, lai cepure ir brīvāka, nu, tiem, kam ir, piemēram, gari mati vai
vai brilles, vai vēl kādā, kaut kādā citā veidā ļoti nepatīk tādas, stingri pieguļošas cepures, tad viņa iesaka atņemt nevis no tā kopējā valdziņu skaita, kas jums sanāk, aprēķinot galvas apkārt mēra centimetrus ar valdziņu skaitu 1 centimetrā, atņemt 10%, bet tikai 5%. Un tad pielāgot attiecīgi valdziņu skaitam. Vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā, noteikti ir dzija, ar kuru jūs sadat, jo jūs zināt, ka ir dzijas, kuras ļoti labi tur rakstu, ja, sevišķi labiskos, krēliskos, ja mēs sadām, tā kā cepurīti, 2 labiski, 2 krēliski vai 1 labiski, 1 krēliski, ir dzijas, kuras ļoti labi tur šo te rakstiņu, un ir tādas, kas labi izskatās, bet īsti labi, tā kā nesavēlkās. Piemēram, šī dzija, ko es adīju dēlam, ja mēs redzam, viņa, praktiski ir tikai, ļoti, ļoti savēlkās un ļoti pieguļ galvai, un tad uz šo te, adot ar šādām dzijām, tad tur tie valdziņi tur ir bijuši, nebijuši, ja, viņi ļoti cieši pieguļ galvai, un visi kārtībā, un tad mēs varam tā brīvāk rīkoties, un mēs varam noņemt mazākus tos procentus nost, bet, ja ir dzijas, ko es, piemēram, balto cepurīti adīju, ja, šī nav tāda no it kā merīna vilna ar kašmiru, bet, kā jau kašmirs vispār netur valnīti, tad arī šī dzītiņa nav tik ļoti redzēt, viņa ir ļoti izteikta. Tāds rakstu mēs varam nojaust, bet ļoti nesavelk tas labiskais un krēliskais valdziņš. Un tad attiecīgi atkal no tā, ko mēs vēlamies, vai mēs ņemam nost tos 10% no tā sākotnēji aprēķinātā valdziņu skaita vai tikai 5%, ja? Bet, ja mums ir brilles, tā kā man, piemēram, mazmeita saka, tā ka viņa uzliek šauru cepurīti un viņai vēl ir briļu rāmji, tad viņai spiež, ja? Kad tāds fakts ir jāņem vērā. Bet, jebkurā gadījumā, ja jūs noskatīsieties Gunas šo te video, tad jūs zināsiet, kā aprēķināt, ko aprēķināt un kā strādāt. Man ir jāsaka tā, ka es cepuri sadu plus mīnus ar adatām 3, 3,5 un tādu 60 cm galvu. Dēlam es šeit ņēmu, tā dzija varētu būt apmēram kaut kādi 250, 260 metri 100 gramos. Adīju ar 3,5 adatiņām. Man bija 112 valdziņi, ja? Un arī šai cepurītei bija 112 valdziņi, arī tāpat plus mīnus, bet piemēram, es adīju sev bini cepuri, kas ir tikai labiskajā adījumā un dubulto. Tur es ņēmu drops alpakā dzīņu 2 pavedienos un 1 merīnu un adīju ar 3. numuru adatiņām, tā, lai cepurēm biezāk prasās, lai nepūš cauri. Un tad gan es uzmetu 100 valdziņus un jāsaka, tā kā vairāk nevarēju, ja? Jo tad man būtu ļoti plata un pēc ilgas nēsāšanas, tad, kad tajā locījuma vietā, kur salokās uz pusēm, kā cepuri dienā tu liec galvāņiem nost, liekas, ka ausis ir plikas. Un tad adot nākamo cepurīti, es darīju tā, ka es adīju no viena pakauša, adīju līdz locījuma vietai un apmēram 10 rindiņas pirms locījuma vietas sāku adīt 5 labiski, 1 krēliski, 5 labiski, 1 krēliski, tikpat labi var adīt 4 labiski, 1 krēliski, uzadīju krēlisko rindiņu, lai pārlokot adījumu viņš būtu tāds kantīta labāk turētos, un tieši tāpat 10 rindiņas turpināju adīt ar šo te 5 labiski, 1 krēliski, vai arī attiecīgi, cik lielu jūs to solīti labiskajam ņemat. Šajā brīdī var, par 0,25 adatiņas paņemt mazākas
Un tad, kad beidz šo te daļu, tad turpināju adīt ar labisku adījumu atpakaļ ar tām pašām adatiņām līdz nākamajam pakausītiem aiztaisīju, saliekot kopā ļoti labi. Un tieši šī te pirms locījuma vietas tas labiskais, krēliskais ap galvu ļoti labi tā kā pieguļ pie galvas, un šie te labiskie adījumi sevišķi dziļām, kas īsti labi valnīti netur, tā kā uztaisa drusku stingrāk, un tur vējš nesilpo garausī. Tie ir mani ieteikumi adot un izvēloties valdziņu skaitu pie tā, ko stāstīja Guna. Nākamā lieta, tad, kad mēs adam cepures, var vienkārši uzmet 2 labiski, 2 krēliski, uzmet, un kā tu uzmeti, tā tu adi visu garumu līdz noraukšanai. Bet tad, kad uznāk bizdengš un gribas, tad, kad tu atloki cepuri, šis man ir arī tā adīts, redziet, kā es iesāku, tā es aizgāju uz augšu, un tad, kad es atloku malu uz augšu, šeit man tā sanāk, ka ir labi, bet īstenībā viņš tā kā nobīdās. Tur, kur ir labiskais, tur parādās krēliskais, un tur, kur ir krēliskais, tur ir labiskais. Tas ir tāpēc, ka mēs atlokam uz augšu. Bet, piemēram, tad, kad es adīju šo te raibulīti, neko te glābi, var redzēt. Redziet, es uzmetu valdziņus un adīju valnīti, 3 labiski un 1 krēliski. Tad es uzadīju vienu šo te, es neuzadīju, un redziet, atloka daļā, tad, kad atloks uzadījās, es it kā nomainīju uz pretējo, tur, kur man bija 3 labiskie, rekur. Te, kur man bija 3 labiskie, tālāk gāja 3 krēliskie, tur, kur bija 1 krēliskais, tagad aizgāja 1 labiskais. Un tad, kad es uzadīju visu, es izgriezu ārā, un tad gan ir tā, ka tad, kad tu atloki atloku, tad ir ļoti smuki, ka labiskais iet virs labiskā un krēliskais virs krēliskā. Man bija jautājums par noraukumiem. Šajā cepurē ir 1, 2, 3, ja nemaldos, 6 vietās noraukums. Tātad, ko es gribu? Šai cepurei man ļoti patīk, ka ir apaļš noraukums, un tā kā uzliek galvā, man nepiestāv tādas ļoti piekuļošas cepuris, man vajag lielus atlokus, maza galva. Un, lai man te nebūtu kaut kāda baigā tāda uz augšu izstiepta cepure, es šo te adīju un sadalīju 6 vienmērīgās vietās noraukt cepurīti katrā 2. rindā. Pie kam šeit, tātad, kur es noraucu, sākās, un šī nav labākā vieta, man no tās, kur ir tā josliņa 3 labiskie, vienmēr vidējais valdziņš tika pārcelts tā, lai sāādās malējie, un tas vidējais pārceļas pa virsu, un tad viņš veido smuku labiskā valdziņa celiņu, un katrā 2. rindā, kad es sādīju 3 valdziņus kopā tajā vietiņā, tad tas vidējais valdziņš tika, tā kā pīnēs pārcelts un pārlikts pāri. Galvenais jāskatās tas, lai valdziņš nesagriežas pārvelkoties. Un tā tur izveidojas smuka pīnīte, un šeit cepurē man ir tātad 6 daļās sadalīts noraukums, un noraucu katrā 2. rindiņā, un tā kā 6 vietās noraucās, viņš noraucās ļoti labi, savēl kopā un aiztaisa galiņu ciet. Nākamais ir, runājot par šo cepuri, ir tieši tāpat uzadīt dziļums, un dziļumu, katrs skatās, kā viņš grib, vai to pakausti grib tieši pa galvai, vai lai viņš ir augstāks. Un šī cepurē, tātad jūs redzat, ir sadalījums 4 daļās, pie kam tā sadalījums iet šādi. Redziet, vidū ir 2 krēliskie valdziņi, labiskie 2 un labiskie, un šis te ārējais labiskais un ārējais labiskais ir tie, kas katrā 2. rindiņā
tātad tiek sādīti ar to, kas nāk klāt no šejienes, ja? Bet te ir atkal jāskatās tā, lai tie valdziņi, nu tā kā šis te būtu virspusītē un nesagrieztu to nākamo. Un arī ir noraukts katrā otrajā, un es skatos, ka, redziet, pašā galā, tur it kā pie noraukuma it kā, nu tā kā nav, bet tur es tā, ja man liekas, ka tas pakausis paliek ļoti, nu tā kā garš, nu, un man dikti garš nepatīk, tad es varu arī šos te sāniņus sādīt kopā un vienkārši pēdējos valdziņus savilkt. Runājot par cepuru noraukumiem, nu, tā ir tāda baigā improvizācija. Ļoti iecienīti pagājušajā gadā man bija šie te ātrie noraukumi, kur īstenībā tu ādi tādu caurulīti uz augšu, cik tu garu gribi, un pēc tam praktiski 4 rindās es noraucu visu cepurīti. Tur, kur ir radījums 2 uz 2, pirmais noraukums iet, kad es kreilisko valdziņu sādu kopā ar blakus esošo labisko valdziņu. Vienā, nu, tā kā iznāk 2 sādu, un man uz adatas paliek tikai labiskie valdziņi, bet šeit atkal ir jāskatās, lai tas labiskais ir atvērta cilpiņa vaļā, un kreiliskais tā kā paiet zem tās. Nu, tur ir jāsagriež valdziņi, un nākamo rindu es noādu vienkārši labiski, un tad 2 atlikušajās rindās es sādu kopā 2 labiski, visas rindas garumā, un vēlreiz vienu rindu, 2 labiski, un vienkārši ar adatiņu savēl kopā, izvelkot 2 reizītes, lai tas diedziņš tur ir tā kā dubultā, un nostiprina otrajā pusītē diedziņu, un otrā pusītē izskatās šādi, ja? Nu, vārdu sakot, ļoti vienkārši, un es pat biju darījusi tā, arī dēlam cepuri radīju, es iesāku noraukt katrā otrajā, ja, tātad sadalīju 4 daļās šo te rakstu, un tie 2 labiskie valdziņi man bija tie, kuri man tā kā samazināja, ar kuriem es tur sādīju, un kaut kādu daļu sādīju, un tad man likās, es vairs negribu garāku. Te es uzreiz strauji arī šitās kreiliskos sādīju ar labiskajiem kopā, un līdz ar to tas pakausīts bija tāds apaļāks. Vārdu sakot, ja mēs runājam par to cepuru noraukšanu, ir ļoti daudz video bezmaksas, kur visāda veida arī šie te centrālā daļa paliek, un tikai sāni tiek, nu, tā kā noraukti, un tad tā kā zeķīti aiztaisa ciet. Vārdu sakot, cik ir, nu, tā kā gribēšanas, tik var paskatīties. Bet, ja, nu, akurāti ir tādi, kam ar stāstīšanu ir par maz, bet gribētu, nu, tā kā nelielu video, tad, nu, tīri teorētiski varētu kaut vai uz maziem paraudziņiem es varētu uzfilmēt varbūt un ielikt, parādīt, lai tas ir ne tikai stāstīts, bet arī vizuāli, nu, kā tas viss izskatās. Nu, tā ir par cepurēm. Es ceru, ka es kaut cik atbildēju, un ja kaut kas nav skaidrs, tad tomēr rakstiet un noskaidrosim šīs lietas. Nākamais, nu, tātad par džemperiem. Kā jau es teicu pagājušajā reizē, es uzvilku savu džemperi janvāra sākumā pabeigto un ļoti lepni ierakstīju un izstāstīju, par ko tas ir, bet tad, kad samontēju video, tad es nesaprotu, kur tas viss pazuda, un, nu, vienkārši neieliku fragmentiņu. Un tāpēc varbūt sākšies ar to, kas tas ir par džemperi, kur es ņēmu aprakstu, no kā es sādīju. Tātad šīs te Telemark džemperis ir adīts pēc ar tradicionālajiem norvēģu rakstiem, kas tā arī saucās Telemark. Un decembra sākumā tā pati Daļiņa Krasovas, ko es jau pieminēju saistībā ar cepurēm, viņa tā kā saviem YouTube skatītājiem uzdāvināja 11 video, kuros viņa sīki un smalki izstāstīja, kā šādu džemperi adīt kopā ar viņu, jo viņa sev bija ieplānojusi uz Ziemassvētkiem tādu džemperi uzadīt. Un viņai šie te video ir sadalīti pa posmiem, tātad pirmais posms, kā uzmest un uzadīt apkaklīti, otrais posms pirmā pieaudzējuma kārta,
rakstīņš, jā, viņa arī stāsta par to, kā adīt, lai nav redzama šī te rindas sākums un rindas beigas, kā nobīdās valdziņi, ja, ļoti smuki, ļoti vienkārši, lai mēs neredzam rindas sākumu un rindas beigas un nav tā nobīde, tā kā rakstā. Un kopā ar viņu tātad katrs pieaudzējuma kārta, katrs raksts ir atsevišķs video, kur viņa visu sīki un smalki izstāsta un dod aprēķinus, ja nemaldos, uz 5 izmēriem. Vienīgais jāņem vērā tas, ka viņa augumā ir 1,65 m vai 1,64 m, un attiecīgi viņa to džemperi bija ieplānojusi tādu diezgan pieguļošu, bet es jau apmēram zinu, uz cik centimetriem es gribu, lai es labi justos, un man džemperi arī labi izskatītos, nebūtu apstiepti. Un tāpēc es tā kā ļoti izvēlējos Dzija no saviem krājumiem. Dzija man bija New Mill merino ar kašmiru, 30% laikam kašmirs, un Dzija bija 750 metri 100 gramos, un es ņēmu 2 diegus. Un tad man bija tāds sūnu zaļais rakstiņam, man bija 100% kašmirs, ko es ņēmu 5 diegos, lai plus mīnus metrāža būtu labāka, un vārdu sakot, adīju ar adatām apkaklīti no 2,75 līdz 3, un tad tālāk tā raksta daļa man bija, ja nemaldos, 4,5, un pašu stāvu es aizgāju ar 4 adīt, jo savādāk, tā kā dikti liela tā atšķirība. Parasti jau saka, ka iesaka raksta daļu, tā kā adīt apaļajam tēlim ar vismaz pusi izmēru mazākām adatām nekā ir. Redz, un tā es tāpēc viņas apraksta kopā ar viņu, tā sāku pirms Ziemassvētkiem, es nesāku reizē ar viņu, jo es ilgi nevarēju izdomāt, kas tā pa dzīvi, bet iesāku un aizgāju, un viss bija tā. Un, protams, neuzmanīgā es apmēram zinu, cik man valdziņus vajag uz apkaklīti. Es sāku pēc viņas izmēriem ar L izmēru apkaklīti, un man ļoti patīk arī šie te pievienojumi, tie pieaudzējumi ļoti, ļoti pārdomāti. Tur tajos video var ļoti labi saprast, tas gan ir krievu valodā, bet es domāju, ka, lielai daļai tā nav problēma, un gan smuki izskatās no kreisās puses, gan arī no labās pusītes. Un viņa visus šos knifiņus izstāsta, un tad es sapratu, ka ņemot vērā, ka man tomēr ir 1,73 m, tas ir plus 10 cm uz auguma, un es tādu puspieguļošu īsti negribu. Tāpēc pirmās pieaudzējuma rindas, pēc pirmā raksta es sapratu, ka, man laikam ir jāņem tas pēc viņas aprēķiniem XL izmērs, lai es izietu uz tiem 60 cm platumā, kas man ir vajadzīgs. Un tāpēc es to otro pieaudzējuma rindu pārrēķināju un pieaudzēju tik valdziņus, cik vajag uz to XL izmēru. Tas bija ļoti vienkārši izdarāms, un tālāk es visu adīju līdz pēc apraksta. Un tā kā viņai tie video nāca pēc kārtas, es jau īsti nezināju atdot, ar ko tas viss beidzas. Un tāpēc es tā kā biju uzadījusi pēdējo pieaudzējuma kārtu pirms šī te raksta, vai pēc raksta, bija pēdējā pieaudzējuma kārta, kurā bija jāpieaudzē 10 valdziņi, un tālāk bija jāsadala piedurknēm un stāva daļai. Un es sapratu, ka piedurknēm 65 centimetri tie valdziņi man ir par maz, lai man labi nebūtu pārāk šauras piedurknes, man vajag vismaz 75. Un vēl viena lieta, kas man ļoti nepatika, kā tur, kur priekšpusē un aizmuguri stāvs sadalās zem paduses, viņiem bija 16 valdziņi. Tik liels valdziņu skaits padusē man ļoti nepatīk, kā izskatās, un ir neērti valkāt, un vismaz man personīgi es nekad nelieku vairāk par 10 valdziņiem, tas ir maksimums. Un tāpēc es izlaidu to pēdējo pieaudzējuma kārtu ārā,
un pieaudzēju nevis tā, kā viņa teica, 10 valdziņus, bet pieaudzēju 20 valdziņus. Līdz ar to man uz katras piedurknes nāca klāt 5 valdziņi, un es varēju samazināt padusēs šo te paduses daļu par 5 valdziņiem, un man pietika pieaudzēt tikai 11 valdziņus, un viss, pat es liekas 9 pieaudzēju. Bet, lai es, tomēr man būtu arī platums, kas man dikti likās šauri, tad es tajā brīdī, kad es apvienoju muguru un priekšpuses daļu šajā te priekšpuses un muguras daļā, es vienkārši šajā vietā pieliku pa 4 valdziņiem, tā apmēram pa 20 centimetri, ne centimetri, pa 20 valdziņiem pieaudzēju pa 1 valdziņam klāt, un es izgāju to valdziņu skaitu, kas man ir, un īstenībā rezultātā ir ļoti, ļoti labs platums, kāds man ļoti pašai arī patīk. Un vēl viena lietiņa, ko es gribēju pateikt? Tad, kad es uzadīju paraudziņu, tā kā man blīvums sakrita, viss rindiņas, valdziņi, viss ar adatām, ko viņa iesaka, bet tad, kad es uzadīju savu teļa daļu, visu rakstu, man atšķirība bija, viņa paredzēja, ka tā teļa daļa būs 23 cm, man iznāca uz 25, bet es biju ļoti priecīga, jo man atdot reglānus vai teļa daļu 25 cm ir tā līnija, kurā es jūtos komfortabli, ka man padusēs nespiežas tā kā piedurknes, kad nav tādas iežmiegtas padusē, bet ir brīvas, labas, un tieši tāpēc man arī šis iznāca ļoti, ļoti jauki. Un tas ir par to džemperi, un katrā ziņā pēc viņas šiem te video adīt rakstainos rakstus, man likās, beidzot es atradu tos knifiņus, kuru man pietrūka, un šī te slīdošā rindas pārbīde atdot rakstus ir ļoti vienkārša un ļoti saprotama, un arī ļoti labi izskatās. Tas ir par šo džemperi. Runājot, tas man pabeidzu janvāra pašās pirmajās dienās, un tas man tā kā Rūbingo adījumos ir pagājušā gada pabeigtais darbs. Tā kā man nekas tajā brīdī man uz adatiņām bija iesāktas vienas jaunas zeķītes, bet šobrīd par dziju tālāk par maniem adījumiem. Šeit man uz dīvāna, uz gultas gala, es to vien pagriezīšu, redzam, tur ir tāda čupiņa ar džemperiem, Tāpēc es jums tūlīt ņemšu pa vienam un rādīšu un stāstīšu, no kā es adīju. Pirmais džempers, šie ir tikai tie pagājušā gada no tiem 17 daudzajiem, kas ir manēji iepriekš manis adīti. Viena man šeit nav, bet ja jūs atkal gribat, tad es saku, ieiet manā Instagram kontā, un tur jūs redzēsiet sīki un smalki, kas man tur ir. Vienīgi tur nebūs dažu džemperu, bet par tiem es pastāstīšu. Pārējie džemperi man bija adīti meitām, abām divām snotiem, dēlam, un tie, protams, nav pie manis, bet tos var redzēt arī tur. Pagājušajā gadā mans mīļākais adīšanas modelis, ko es ādu sev un arī citiem, ir vai nu japāņu plecs, kā šajā džemperītī, vai reglāns, jo es esmu sapratusi, ka apaļie teļi man īsti pēc konstrukcijas īsti nepatīk, akurāti tā kā šim te ir izcils rakstīņš, bet tā apaļā teļa konstrukcija nav gluži mana. Es ļoti labi jūtos japāņu pleca konstrukcijā vai nolaista, tā kā pagarinātais plecs, vai arī vislabāk man patīk ikdienā nesāt tieši reglāna džemperus, tos kā es adu, tā kā vienmēr. Un tātad šis džemperīts ir ķiršu sarkanā krāsā, tāda es pat teiktu karmīna sarkanā, vairāk kā ķiršu sarkanā, adīts no dzija saucas Lana Kardate. Dzija ir 1500 metri 100 gramos, 100% merino, un adīts ar adatiņām 3,25, ja es nemaldos.
viss stāvs un apdarīte ir, nu tātad, nu tā kā šāda veida un valnītis 1 un aiztaisīta, nu kā parasti es aiztaisu tā kā pārmetot cilpiņu, bet apkaklīte ir adīta ar 2,25 adatiņām, ja? Gan šī daļa, gan šī daļa ir ar 2,25 adatām adīta, un tas man ļoti patīk. Vienīgais, ko es nu, tā kā noskatījos no viena video, kurā ada gan ar mašīnu, bet no šīm te smalkajām dzijām atdot valnīšus, apraksta autore ieteica ļoti labu lietu, kas man īstenībā ļoti patika, ka tad, kad mēs adam pašu stāvu ar, teiksim, 3,25 adatām vai 3, un valnītim mēs ņemam mazākas adatas, valnītis adīju ar 2,75 vai 2,5 adatām, bet tam nav būtiski. Bet ja mēs paskatāmies, tad it kā adījums savēlkās, bet viņš nav plānāks par to, un viņa iesaka tieši valnītī nu tā kā adot vienu labiski, vienu krēliski vai 2 labiski, 2 krēliski, ņemt par vienu pavadieniņu biezāku dziju un adīt ar mazākām adatiņām, un tad ļoti smuki izskatās, un pēc mazgāšanas tā dzija patiešām iznāk tā, ka nu, tu neredz to pārēju, un tajā pašā laikā tas valnītis nesavēlkās un ir ļoti labi. Tas ir tāds fēns knifiņš, kas man ļoti, ļoti patika. Nu, šie visi džemperi ir adīti bez aprakstiem, jo es esmu sev sapratusi, kā ada japāņu plecu. Ir daži knifiņi, kas man pašai patīk, tā kā, lai piedurknītes tur viegli veidotos. Viņa visām piedurknēm ir tā, ka šeit tā kā piedurknes noapaļojums, lai nav tāds taisns uzreiz, lai anatomiskāk izskatās. Vienīgais šī dzija ir ļoti laba, un man ir vēl tāda gaiša zaļā krāsā. Dzija nav dārga, ja nemaldos 100 grami bija kaut kur no 5 līdz 7 eiro, bet ja ieiesiet Jans LV mājaslapā, es atkal nereklamēju, bet vienkārši tur to dziju es pirku un tur to var dabūt. Un paskatīsieties precīzi, ļoti jauka dzija, tad, kad ada, liekas, diegs, kas diegs, kokvilna, kas kokvilna, nekā, un tas adījums izskatās vienkārši briesmīgs. Bet tad, kad izmazgā, tas ir tik mīksts, tik ļoti atverās. Vienīgi, ar ko jārēķinās, tad, kad ada ar Lana Kardate šo te meriņu vilnas dziju, ir jāņem noteikti adījums garāks, un arī drusku platāks, jo man uz džemperi garumā viņa tā kā sarāvās savi 2 centimetri, ja? Tā kā šai dzijai tas ir raksturīgi, jo atveroties, uzpūkojoties dzijai, tā kā valdziņš tā kā sablīvējās un ir ļoti, ļoti blīvs, un tā kā adījums tā kā drusku saraujās, bet ja to zini, laicīgi atdot tos liekos centimetrus pieada klāt, ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un tā kā man ir vēl šāda spole, es nopirku, jo ziniet, kā ir tām spoļu dzijām, te viņa ir un te viņa nav, un nav teikts, ka viņa būs vispār vēl kādreiz. Es kopā šo sarkano paņēmu arī šo, bet man šeit krāsē, tāda svaigi pļauta siena krāsa, tāda, nekāda. Un šī gada sākumā tajā pašā veikalā tika atvests uzpūkotais kašmirs, redziet, kādā ļoti skaistā krāsā, un tad, kad viņus saliek kopā, man liekas, šis vienkārši apdzīvojas. Un tad man plānos šo likt 3 diedziņos, un šo vienu kašmiru likt uzpūkoto klāt, kāda skaista dzīņa, un man būs viens skaists džemperis. Un ja mēs runājam par šo te uzpūkoto kašmiru, 100% uz zīda diedziņa, uzpūkots kašmirs maksā 20 eiro 100 gramos, un šajā spolītē ir 1000 grami uz 100 metriem, un šis te bēšais ir 1200
metri uz 100 gramiem, ja? 1000 metri uz 100 gramiem un 1200, un man vēl šāds te ir arī gaiši pelēks. Un ja mēs runājam, ka tiem cilvēkiem, kuriem grauž un kož kazlēns, ja, mohēra uz zīda, tad, nu, šis te uzpulkotais kašmirs noteikti negrauzīs, nekodīs, nekā, jo tas ir vienkārši ļoti, man te virs naidās un traucē mani. Ļoti maigs un patīkams, un šis džemperis, kas man ir mugurā, arī ir adīts no 100% kašmira pagājušajā gadā, apmēram 330 grami dzies, un šeit ir tas sūnu zaļais kašmirs, kas ir šeit rakstiņā, ir pietīts klāt kopā ar uzpulkoto kašmiru, tādu raibu, ko es nopirku. Un šim džemperītim man vispār sanāca, ka es nopirku gan to kašmiru uzpulkoto, gan šo te sūnu zaļo. Tur tam sūnu zaļajam gan bija ļoti lielas atlaides, samaksāju kaut kādus 60 eiro vai 70 par visu dzīvi. Man iznāca šis džempers, man iznāca 2 Sofijas lakatiņi no šitā, un praktiski tas sūnu zaļais vēl ir, nu, ja es pielikšu vēl kādu vienu pavadienu diedziņu, man iznāks vēl vienam džemperim. Nu, tā kā arī tos 100% kašmirus uzpulkotos tādas labas sastāvus mēs varam atrast par ļoti labām cenām. Kaut gan jāsaka tā, ka cenas ļoti strauji aug, un tas, kas šodien ir lēts, tas noteikti pēc kāda laika vairs nemaksās to. Tāpēc es arī, ja es redzu kādu ļoti skaistu pēc krāsas dzīvi, ļoti labu pēc sastāva, tad es labāk nopērku puskilogramiņu, lai man stāv un būs. Un tad, kad gribās, tad pieeja pie tā plaukta, kas man tur ir aizmugurē. Redziet, tas ir mans dzīvi plaukts ar visām manām grāmatām, kas tur ir augšā. Un tad man ļoti patīk aiziet, paskatīties un būt labi. Par šiem džemperiem es daudz nestāstīšu, šis man ir mugurā. Un adot šo te džemperi, tātad es atkal adīju ar 2,25 šo te kantīti. Nu, tā kā no vienas puses labiskais un no otras labiskais. Un pēc tam, kad sāda kopā, tad aiziet uz viens labiski krēliski. Un šeit es iadīju 2 rindiņas ar to sūnu zaļo un arī piedurknītē, nu tā kā mazliet akcentiņā. Bet apakšpusē es neadīju, lai nav tā, ka tā kantīte atdala, nu tā kā sagriež gurnus platākajā vietā un izskatās nesmuki. Nu tā kā tā, bet mīgs, smaigs un ļoti patīkams. Un ja kādam, kā jau es teicu, kož mohēra, tad uzpulkotais kašmirs noteikti nekodīs. Nākamais pagājušajā vasarā, tajā pašā veikaliņā, aizot, es ieraudzīju ļoti skaistu gaišu zilu buklē mohēru, no pūkaina bez gala. Diedziņš tāds apmēram pēc savas metrāžas, tas varēja būt, nu tā kā drops buklē, ja? Plus mīnus tāds, un es nopirku 600 gramus ar tādu domu, ka es adīšu 2 diegos un viss būs kārtībā. Un tad, kad es iesāku adīt paraudziņu, es sapratu, kādi tev 2 diegi būs, tā kā liels kažoks un nekā tur nebūs. Un tāpēc šo es adīju vienā diegā, un tad, kad, jā, un šis ir adīts reglāns parastais ar V-veida izgriezumu. Un V-veida izgriezumu tātad es noraucu katrā 4. pieaudzēju katrā 4. rindiņā. Un atkal ir tāds knifiņš, ja es jūtu, ka, jā, un reglānu, kad es taisu, kamēr es taisu muguras padziļinājumu, man ir muguras padziļinājums, ovāls, jā, nav taisns, ir ovāls, kamēr es taisu muguras padziļinājumu. Un, nu, tā kā staigāju te uz priekšu atpakaļ pa vienu plecu, pa otru plecu, pirms es aizeju uz priekšpusi pieaudzēt, es reglāna līnijās pieaudzēju katrā 2. rindiņā. Un tad, kad es esmu izstaigājusi un izveidojusi kakla padziļinājumu aizmugurē, muguras paaugstinājumu mugurpusē saucamo mēnestiņu, tālāk es reglāna līnijās gan piedurknēs, gan stāva daļā pieaudzēju katrā 3. rindiņā. Un tā kā es pēdējā laikā esmu pieņēmusies svarā,
un apjomi man ir lielāki nekā bija līdz šim, tad man brīžiem liekas, ka man tādā ritmā atdot reglānu līniju, tā kā platumā bišķi pietrūkst. Un tad es izdomāju tā, šādā dzijā, buklētajā, vai piemēram šajā dzijā, vai kādā citā raibulītī, tad, kad man reglāna līnija ir jau pietiekami gara, tie 25 cm no apkaklītes, un šeit brīvumam tā kā pietrūkst tur 5, 6 vai cik valdziņu priekšpusē aizmugure, tad es viņu kādās 2 reizēs ar nelielu rindu atstarpīt vienkārši vienmērīgi pieaudzēju priekšpusē un pieaudzēju aizmugurē. Un reglāna līnija man smuki aiziet. Viņa veidojas šeit tā stāvāk, un pēc tam viņa tā lēzena aiziet, nu tā kā anatomiskais. Te tā kā pleciņā iet stāvāk, un tad viņa aiziet lēzenāk uz padusi un ļoti skaisti izskatās, un arī ļoti labi sēž. Un tieši pēc tāda principa es adu visus savus reglānu džemperus, un pēdējā laikā, ja man vajag, es arī šeit. Vienīgais gan, ko, nu, lai priekšā neceltos augšā, es vienmēr savas rindas 6, 8 ar atstarpītēm, ar nepabeigtajām rindām, nu, pieādu tā kā krušu tiesā, lai vēders neceļas gaisā un ir. Un tad, kad es no 600 gramiem uzadīju šo džemperi, man palika tieši pāri 300 grami. Un to džemperi es atdevu meitai, un no atlikušās uzadīju sev tieši tādu pašu, un nepalika dzija, un viss ir kārtībā. Pagājušajā gadā pie manis ciemojās Olita, un tad, kad Olita kotām brauc uz Latviju, mēs vienmēr satiekamies, aprunājamies, un viņa vienmēr brauc ar dāvanām. Un viena no šādām dāvanām, ja jūs dzirdat kādu troksni fonā, lūdzu atvainojiet, tur mans vīrs ir atnācis mājās un taisas vēst. Viņa man uzdāvināja šādu fantastisku brūnu raibulīti, merino ar kašmiru, un šeit dzijai, nu, uzdāvināja 500 gramus, un decembra sākumā tai pienāca sava kārta, un es to sāku adīt. Nu, spoļu dzija, krāsoja nežēlīgi, tā kā es ieliku ūdenī, purva rāva, kas purva rāva. Bet tā visa purva rāva nomazgājās, un finālā džemperīts mīksts, skaists, labs, un arī attiecīgi, nu, apkaklīte, ja, apstrādāta, tā kā man patīk, nevelkās. Adatiņas kakla apstrādējas vienmēr lieku 2,25, un tas ir tāds ļoti labs variants, kas man patīk. Reglāns parastais. Tā, nākamais. Vēl 2 džemperi, un tad es šodien arī beigšu stāstīt un darboties. Tā, vasarā es staigājot pa Elīzes veikalu ieraudzīju ļoti interesantu dziju. Dziet tāds, ja, ar tādiem krikučiem, ar dziju, kaut kas spalvains, nu, sintētika 100%, bet sintētika ļoti, nu, tāda patīkama, vēsa, un šī te dzīņa bija, es nopirku 400 gramus, un man iznāca džemperīts ar 3/4 piedurknes, adīts tā kā ar reglānu, bet tā kā ļoti netur vispār nekādu valnīti, tad es šeit augšā ieliku spandeksa gumīņu, lai tas kakls, nu, akurāti nekrīt pāri un nestiepjās. Un, nu, arī ar priekšpuses pagarinājumu, lai man neceļās uz krūtīm augšā priekšpuse un viss pārējais reglāns tieši tāpat. Un šī dzija man atgādināja man bērnības dziju, tad, kad Latvijā vēl bija Bonnu veikali padomju laikā, un man krustmātei tētis dzīvoja Anglijā, un viņš sūtīja valūtu, un tad tajā Bonnu veikalā vienreiz man krustmāte nopirka tādu baltu ar bēšīgiem tiem buklētajiem gabaliņiem tādu dziju, džemperīti, un tas man ļoti patika, es viņu ilgi nesāju, pēc tam izārdīju, pāradīju, un šī dzija man apmēram atgādina kaut ko tādu, un tāpēc es arī uzadīju šo te, un šis gan man nav Instagramā iekšā, bet tas ir pagājušās vasaras darbiņš. Un vēl viens Olitas dāvinājums bija, tad, kad viņa brauca, viņa man atveda tādu skaistu šokolādes linu ar fliterīšiem. Redziet, un šis ir 100% lins ar fliterīšiem, un šo te džemperīti es adīju. Nu, tā kā, nu, iestājos grupā pie Marinai,
Telegram grupā viņai bija kopadīšana, un es laikam vairāk dēļ tā raksta, bet īstenībā raksts ir ļoti, ļoti vienkāršs, nu tā kā ļoti skaists. Visu pārējo es iesāku, bet ar laiku es tā kā aizēju pati uz savējiem aprēķiniem, jo es saprotu, kur man ko vajag, kur man ko nevajag, kur man ko vajag garāku, īsāku. Un tāds man ir uzadījis šāds te skaists spīgulītis, šokolādes brūnā krāsā, lina džemperītis ar garajām piedurknēm. Ja? Nu, tādi ir mani džemperi. Nu, tā kā, ja jūs interesē kaut kas vairāk, tad jūs variet kas no kā, cik daudz, ar kādām adatām adīts. Jūs droši varat iet, nu, tā kā manā Instagram kontā, apskatīties. Šis tas kaut kas ir Facebookā, bet es adījumus labāk ielieku savā Instagram kontā un saites ielikšu infoboksā. Tā kā priecāšos, ja jums kaut kas noderēs. Ja bija interesanti, noteikti rakstiet komentārus, noteikti uzdodiet jautājumus, ja ir kas jautājams. Un otrā sērija šī pieslēguma ir galā. Es esmu atkal sarunājusi uz veselu 41 minūti. Paldies par tavu laiku un uz tikšanos!